Un tagad tuvāk pie mūsu šodienas sēdes, kas varbūt vienam otram varēja likties tāda interesanta, neparasta. Tātad dzimuma attīstība nozīme sabiedrībā un problēmas, kur mēs redzam, vismaz es to redzu šeit, cilvēku kā bioloģisku būtni un cilvēks kā bioloģisku būtni, kas ir sabiedrībā. Tātad šis sabiedrības un dabas vienojošais elements. Un, man liels prieks, ka Jēkabs Raikuļa kungs šo ieteica, šo tēmu, un es pieņēmu to, ka tā varētu būt ļoti laba, interesanta. Un šodienas runātāji mums ir katrs no savas nozares, un es domāju, ka šī viedokļa dažādība, kas varētu būt izskanēt arī šodien, tas varētu būt kā tāds interesants punkts sabiedrības izglītošanā par dažādām, jo gan saistībā ar dzimumu un tas, kas pēdējās 10 gadēs notiek, gan ar šīm dzimumu maiņām, gan ar lomu, kas 21. gadsimtā, kas cilvēkam ir izmainās, bet tehnoloģijas, kas ir izmainījušās un daudz ko ir devušas jaunu, cilvēku apziņā un anatomijā, bioloģijā ir šīs izmaiņas gandrīz nekādas nav notikušas, un šī pretruna vienmēr, kas ir starp tehnoloģijām un šo tehnoloģiju augsto līmeni un to, ko mēs varam ar tehnoloģijām izdarīt pat labāk, un ar to, ka cilvēks ir izmainījies stipri maz, ir devusi vielu dažādām runām, dažādām problēmām, kas ir radītas. Un tāpēc šodien, ka mums ir Jēkabs Raikulis, kas ir biologs, Māris Baltiņš, kas ir dakteris un kļuvis par ekspertu valodniecībā, un Ausma Cimdiņa, kas ir jau no sākuma, ir sevi parādījusi kā lielisku speciālistu valodniecībā, un kā šīs lietas kopā izskanēs. Es domāju, mēs dosim vārdu runātājiem un būsim aktīvi ar jautājumiem, ar replikām, ja mums atļauj, vai pēc runām, vai beigās, ievērojot vienu momentu, kad mums ir 5 jāmēģina šīs telpas ir atstāt, ne īpaši daudz pārtērējot. Un, ja diskusija izvēršas vēl kaut kādu, mēs varam mūsu nodaļas telpās vēl kādu laiku varbūt turpināt, vai mazākā vai kādā kompānijā. Ja? Un tāpēc es domāju, ka šodien dodam pirmam vārdu LZA goda doktoram, bioloģijas doktoram Jēkabam Raikuļa kungam. Lūdzu par šo cilvēku dzimumu no psihosociālā aspekta. Un pirms tam vēl atzīmēt nedaudz ir šī lieliskā monogrāfija, kas ir iznākusi 2004. Paldies, augstgodātais priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi. No šīs dienas ziņojums man būs no biologa acīm skatoties uz dzimumu un arī mēģinot varbūt iedziļināties vai saprast tos patreizējos jauninājumus, kurus sociologi cenšas ieviest un varbūt aizvietot dzimuma klasisko izpratni ar dziļāko varbūt sociālo tādu nozīmes uzsvērumu. Vispirms par to, kas tad ir dzimums un kāda ir dzimuma loma vispār dzīvajā dabā. Dzimums tātad ir ļoti sen jau dabā parādījies kopš vairākiem, vismaz miljardu gadiem. Un
tad, kad sākās šis te dzimumu dimorfisma veidošanas, tā divi dzimumi veidojās, tad sākās arī strauja evolūcija dzīvo organismu. Tas nozīmē, ka dzimums ir bijis ļoti nozīmīgs jau ilgstošu laiku. Cilvēkam tātad dzimums raksturojas ar vīriešu sievietes dzimumu un paudžu maiņa nodrošinās ar to, ka šie te dzimumi rada pēctečus, apvienojoties divām dzimumu šūnām, vīriešu un sievietes, rodas nākamā paudze, un tā tas ir nepārtraukti. Tātad sākumā informācija, kas ir pirmajā šūniņā, kur apvienotā tēva un mātes ģenētiskā informācija, ir attīstība, kurā nav spilgti izteikta varbūt tā šī te dzimuma atšķirība, tādā nozīmē, ka vēl neizpaužas tā dzimuma aktivitāte, kura ir vajadzīga reprodukcijai, bet tad, kad ir sasniegta dzimuma gatavība, reproduktīvais vecums, tad aizsākas jaunais cikls, tad tiek radīti pēcteči, un tā tas turpinās no paudzes uz paudzi. Tad dzimums nodrošina organismu, arī cilvēka vairošanos. Un tā ir viena no dzīvības pamat vajadzībām, kā pārtika, ēšana, kā ūdens dzeršanai, kā skābeklis elpošanai, tad tie, kas nodrošina pamat dzīves funkcijas. Un šis te dzimumu dimorfisms, tātad divi pretējie dzimumi, vīrišķais un sievišķais, tie nodrošina ļoti spēcīgu, ļoti aktīvu ģenētiskā materiāla kombinēšanos, kas dod pamatu gan straujam, ļoti adekvātai varbūt spēja pielāgoties mainīgiem vides apstākļiem un arī radīt jaunas pazīmes. Tātad dzimums ir salikta pazīme, tā ir gan morfoloģiskās pazīmes, morfoloģiskās īpašības, tas ir dzimumu orgāni, gan psihiskās cilvēkam īpašības, kas nosaka dzimuma identitāti, nosaka ziņas dzimumā, un kas tātad ir pamatā, ir kā motivējošie arī momenti, kā iemīlēšanās, kā seksuālā aktivitāte, kas motivē šo te vairošanās procesa nodrošināšanu. Tad dzimumā vairošanās realizējas vīrieša, sievietes divu chromosomu kombinācijas rezultātā. Sieviete tad ir divas X chromosomas, kas nosaka sievišķā dzimuma veidošanos, neiedziļinoties dziļākās finansēs. Vīrietim tad XY dzimuma šūnās, olšūnā ir visās olšūnās viena X chromosoma, spermatozoidos pusē ir X chromosoma, pusē Y, un tās nejaušās apaugļošanās rezultātā, saplošanās rezultātā dzimumu šūnu, ja ir XX chromosoma, tad tas ir ģenētiskais pamats zēna vīriešu attīstībai, tas ir XX sievietes attīstībai, un XY vīriešu attīstībai. Un tad šis process ir no informācijas līdz pazīmei, tad caur tālāko uz šo ģenētiskā pamatā dzimumu dziedzeru veidošanos, tas ir sēkļnieku
vai polnīcu veidošanos, tālāk šie saimnieki izdala vīrišķos hormonus, polnīcas sievišķos hormonus, veidojas dzimumu jau morfoloģiskās pazīmes, tātad šie dzimumu orgāni, un tātad jau ļoti agrīnā embrioģenēzē, tas ir līdz 9. mēnesim jau ir gan šie dzimumu orgāni izveidojušies, gan arī smadzeņu struktūras, kurās ir jau šīs ieriktas spēja pēc tam realizēties par dzimumu šo te noteikto identitāti. Nu, šeit ir līdzīgi šajā schēmā, tad mēs redzam, ka sākumā ir šīs sēkļinieki polnīcas, tad gonādas, kuras izdalā hormonus, un tātad, kas nosaka lūk, šo te jau dzimuma izveidošanos. Tas ir tātad jau samērā sarežģīts process, bet ja viss notiek normāli, ja ir pārmantota normāla visa šī te ģenetiskā informācija, kas nosaka dzimumus un realizējas bez traucējuma tālākā laikā, tad mazulis piedzimst ar gataviem šiem te jau dzimumu orgāniem un ar identitātes noteikto izjūtu. Kā ir kuru pazīmi, dzimumu pazīmes, kuras ir saliktas, protams, nosaka vairāk gēni un nenosaka viens gēns. Tas ir ļoti šobrīd populāri. Šis te lūk gēns, tad tas nosaka, vai būs vīrietis vai sieviete, vai būs sievišķīgs vai vīrišķīgs. Tad tie nav atsevišķi gēni, tie gēni kompleksi. Vienkāršāk. Ja ir viens gēns, kas nosaka pazīmi, tad tā ir samērā stingri noteikta tikai ar iedzimtību un masu ietekmē apstākļi vides. Ja ir poligēni, tad vairāk gēni, kas nosaka, to ietekmē jau vairāk vides apstākļi. Un ļoti daudz ir tādu pazīmi, tā saucamo multifaktoriālo, kurās gan potenciālu kāda pazīme var attīstīties nosaka iedzimtība, bet tālāk jau ietekmē tas ir kādi apstākļi. Un ir reakcijas norma, iedzimst arī kuras robežās apstākļi var mainīt funkcijas organismā, bet kuras tātad pārkāpt nevar un kuras neiedzimst, teiksim, ja galējā kaut kāda robežā ir iegūt dzīves laikā uzturēt, teiksim, muskuļi, tas nenozīmē, ka nākamā pauzē šādi pat muskuļi būs, bet tā potenci veidosies. Tādā populārā zīmējumā attēlos bioloģiskais dzimums, tie ir dzimumu orgāni, seksuālā orientācija, tā ir sirds un dzimtes identitāte, tā ir genders, svešvalodā, tas, kā jūtas cilvēks, to nosaka smadzenes. Principā, tas varbūt būtiskākais katrā šajā procesā šeit ir atspoguļots, bet neapšaubāmi, ka visi šie trīs ir saistīti. Gan bioloģiskais, gan dzimumu identitāte, gan seksuālā orientācija. Tad tie ir saistīti tikai, katrs, protams, bioloģiskais, tas dzimums ir šīs te morfoloģiskās struktūras, bet šeit arī ir hormonālā aktivitāte, hormoni, šeit ir smadzeņu mediatori, kuri nosaka, kāda būs
iedarbināti hormonālas sistēmas. Identitāte, neapšaubāmi tā ir smadzeņu funkcija, bet, kā jau teicu, to jau agrīni nosaka hormoni, kurus izdala šie te dzimuma dziedzēji. Un seksuāla orientācija tā ir tātad šī te iemīlēšanās, pievilcība, kura ir diviem dzimumiem, parasti tātad tās ir sievietes vīrieša attiecības, bet varbūt arī ar dažādām novirzēm, teiksim, vienā dzimuma individiem, vienam uz otru pievilcībā un dažādas arī novirzes, teiksim, kā aseksuāli, vai vispār dzimuma trūkums. Dažādas smadzeņu daļas, smadzeņu struktūras, dažādā pakāpē ietekmē šos procesus. Tad primitīvākais pamatsmadzeņu daļās ir lūk šie te dzimuma instinkts, vidus un starpsmadzenēs, tur ir vairāk šie te emocionālā un garoza, tā var regulēt no emocionālās, bet nevar, protams, atcelt tā, ka šis te instinkts, teiksim, saglabāsies, bet viņu var kaut kādā mērā kontaktēt ar mūsu apziņu. Šobrīd tātad ļoti aktuāls kļuvis jautājums par to, vai ir nodalāmi bioloģiskais un sociālais dzimums. Un lūk, ir kļuvusi ļoti populāra ārzemēs, sākot angļu literatūrā, lietot terminu genders, tātad to lietojot nozīmē, ka bērns piedzimst ar noteiktām bioloģiskajām īpašībām, bioloģisko dzimumu, bet genders, tātad tas veidojas sociālajā vidē, un ja sociālā vide ietekmē veidot, teiksim, jaundzimušo par meiteni, tad viņš kļūst par meiteni, ja par zēnu, bet tas ir tādā jau pārspīlētā variantā. Bet tādā gendera klasiskajā varbūt izpratnē vai definīcijā, tad genders veidojas bērnam attīstoties noteiktos sociālos apstākļos, un tad viņš var būt vairāk vīrišķīgs, vai varbūt sievišķīgs viņa uzvedībā, viņa arī ieradumos, un ir tāds populārs, lūk, salīdzinājums, ka dzimums tas ir kails vīrietis vai kails sievietes, un genders tas ir apģērbs. Tas ir tas, ko sabiedrība dod, bet dzimums paliek, tad nevajag. Valodā tulkoja, par ko vairāk nākamie runātāji stāstīs. Tas ir tātad latviešu valodā dažādi jāskat, veidos, pārveidos. Viss populārākais tātad ir dzimte, kas ir pārcelts no valodniecības, vīriešu sieviešu dzimte, ne katrā dzimte. Bet tātad dažādos literatūras avotos, ministru kabinetā vārnīcā, teiksim, dzimte, jeb sociālais konstrukts. Lita, jeb, tas nozīmē viens un tas pats. Tātad, tas ir sociāli kultūrai konstrukta vīriešu sieviešu īpaši. Tad sociālais dzimums, tāds specifisks kultūras ieteikuma veidošana par šeit lokums. Ļoti līdzīgi šīs definīcijas sociālais dzimums, kā sociālās lomas, sajūtas, vēlmes, kas cilvēks grib būt, un tas nav atkarīgs no bioloģiskā dzimuma. Un dzimuma sociālitāte ietver abu bioloģiskā dzimuma, sociālā konstrukta jēdzienu
semantiku. Nu, šis ir varbūt tas dzimuma socialitāte, tas varbūt ir tuvāk tam, ko varētu lietot kā cilvēka attīstību sociālajā vidē. Bet jebkurā gadījumā cilvēka pazīme veidojas bioloģiski sociāli. Pamatā ir sociālais un bioloģiskais un sociālais, tad viņi veido. Nu, kaut vai, teiksim, valoda, cilvēka valoda, tad tā ir ieprogrammēta, ka tāda iespēja ir valodai veidoties, bet kādā valodā runās, atkarīgs no tā, kādā tautībā vai kādā valodā viņam apkārt skanēs. Ja nekāda valoda apkārt viņam neskanēs, viņš nekādā valodā arī nerunās. Vai otrādi, ja smadzenēs šie centri ir bojāti kādā veidā, tad arī šī valoda nebūs iespējams attīstīt. Nu, sociāli antropologi un vispār sociologi cenšas tā parādīt, ka faktiski nav divu dzimumu, tikai divu dzimumu, ka ir vairāki dzimumi, ir interseksitāte, tad arī no angļu valodas. Nu, es domāju, ka ja mēs dzimumu vērtējam kā to pazīmi, to īpašību, kurā nodrošina reprodukciju, tad vairošanos, spēja radīt pēctečus, tad to mēs pārējos gadījumus mēs varam saukt tikai kā novirzes. Kā novirzes, tad tas, kurās nenodrošina spēju radīt pēctečus. Nu, šīs te novirzes ir, kā jebkurai pazīmē cilvēkā, jo sarežģītākā pazīmē, jo vairāk novirzu viņi, mēs zinām, ka psihiskās dažādas novirzes tā tālāk, es te nosaucu dažādas dzimumu anomālijas, kurām ir diagnoze, kuras precīzi var noteikt, un es šo te pieminu tādēļ, ka, lūk, ļoti populāri šobrīd visas tās novirzes, kuras ir no dzimumā, tās uzskatīt faktiski arī par dzimumu, un ka faktiski nav tāds izteikti viens dzimums vai otrs dzimums, bet ir nepārtraukta pārēja no vīrieša dzimumu, sievišķo dzimumu, un visi, daži saka, ir 6 dzimumi, daži 30 dzimumi, tad sociālie dzimumi, un ir tāda mācību grāmata, kuru izdod priekš jauniešiem tulkota no zviedru valodas, kurā apgalvo, ka dzimums dzīves laikā var mainīties atkarībā no tā, kā kurš indivīds vēlas vai kā viņu uztver sabiedrībā. Nu, šeit ir parādīts, ka cilvēka dzimumu un cilvēka īpaši arī sociālās uzvedība ir bioloģiski sociāli noteikta. Nu, mums ir tātad monogāmā ģimene. Eiropeiskā tautām arī austrumu tautām, bet faktiski, ja apskata dažādās tautas un ciltis, tad poligāmā ir biežāka. Un poligāmā neapšaubāmi ir bioloģiskā cilvēks ir poligāma suga, un lūk šeit saskarās šis te bioloģiskā poligāmā daba ar sociāli noteikto monogāmo ģimeni, kuru noteica sociālajie apstākļi. Un mēs redzam, ka tas bioloģiskais nekur nepaliek, jo cik ilgi Eiropas, teiksim, tautas dzīvo monogāmā laulībā, bet
aizvien nav nostabilizēsies tā, lai visi varētu nodzīvot visu mūžu šādā monogāmā laulībā. Jo tas poligāmais, kas ir iekšā, īslaicīgāk vai ilglaicīgāk, iemīlēšanās, tas ir tātad seksuālā partnera sameklēšana un pēcteča radīšana, tas ir galvenais, bet šīs te ilgstošās ģimenes saglabāšana, tas nav, tas jau sociāli pieprasīts un tādēļ arī mēs tā cīnāmies ar to. Nu, kādēļ es varu droši teikt, ka cilvēks ir poligāms? Var kāds atbildēt? Tātad monogāmām sugām, kuras ir putni vai pārsvartāji dzīvnieki, tēviņi un mātītes ir vienādi, parasti pat nav atšķirāmi. Bet poligāmām sugām, vismaz zīdītēm, tēviņi ir lielāki par mātītēm, mēs redzam tur govīm, zirgiem, citiem dzīvniekiem, tātad tie tēviņi, jāsaka, ir lielāki. No arī cilvēkam tas pats ir. Un lūk, manuprāt, uz šīs te neizpratnes par to cilvēka dabu, kurā ir bioloģiski sociālā, un bioloģiskais šeit ir tomēr arī ļoti nozīmīgs. Mēs, sacerām vīrisku dzējolīšus, mīlas dzējolīšus, skriesim savu mīlai līdzi un meklēsim mīlu katrā brīdī un pakļausimies, kas arī rada problēmas. Dažādas pazīmes, kā arī zīmju pazīmes, tad ir ar dažādu bioloģisko un sociālo, kā jau teicu, pamatu ir vairāk bioloģiski noteiktas, ir ģenētiski noteiktas, ir tikai ģenētiski noteiktas un arī tikai sociāli kā dzimums. Bet, lūk, ja mēs salīdzinām dzimumu un dzimti, tad tur šis te bioloģiskais ir mazāk nozīmīgs. Tātad šis te ir iedzimtības daļa, ko nosaka dzimums ar vides iedarbību, bet šeit dzimte, tur tas dominējušais jau ir sociālais. Un, ja mēs tātad pieņemam, ka tā dzimte ir cilvēks pēc dzimšanas, veidojas tā sociāls apstākļos, tad faktiski mēs ignorējam šo te iedzimtības daļu, bioloģisko daļu, kura nepārtraukti visā dzīves laikā parādās, nekur viņa nepaliek šī te ģenētiskā daļa. Viņa visu laiku parādās dažādā vecumā, kā teiksim pubertāte vai novecošana, tas viss ir jau ierakstīts tajā ģenētiskajā informācijā. Ja mēs salīdzinām ko dzimumā, kā teikt, pārstāvja, kuri dzimumu uzskatoši par tādu reālu parādību un nenoliedzamu gan to, kuri tātad dzimti, tad mēs redzam tādas būtiskas atšķirības. Vismaz tajā literatūrā, kas mums tiek izplatīta skolās, jauniešu grupā uzzināšana tā, tad dzimums ir galvenokārt seks. Šeit jāsaka tas tā, ka seks ir, diemžēl, tiek bieži tulkots no angļu valodas, kā dzimums, kas mums tomēr ir plašākā nozīmē, seks mums nozīmē, šaurākā nozīmē tikai šo te dzimumu kontaktu galvenokārt. Un lūk, šajās te dzimtes piekritēju uzskatos, ka tātad dzimums, tas ir kādas vēlmes vai iegribas, kuram ir tāda viņš var būt dzimumā, kaut ar viņam, teiksim, ir orgāni sievišķie, bet viņš var būt vēlas būt par vīrieti, vai otrādi
nu, jāsaka, ir dažas iedzimtas novirzes, kurā tiešām vīrietis, ar vīriešu chromosomām cilvēks var piedzimt kā sieviete. Tā testikulāra feminizācija, kad ir XY chromosoma, bet ārējās dzimuma pazīmes ir sievietes. Kaut gan, teiksim, viņas sēkļnieki veidojas, arī faktiski viņa tomēr ir hormonāli vīrietis. Nu, arī varbūt tie cilvēki, kuri saka, ka viņu ķermenis gan ir viena dzimuma, bet viņi vēlas būt pretējā un vēlas tātad veikt šīs operācijas. Tur arī parādīts, ka, teiksim, agrīnā jau embrioģenēze šī identitāte var mainīties, ja ir bijuši kādi apstākļi, kas šīs identitātes veidošanos ir traucējuši. Bet tie nav bieži, ir reti un diezgan vai vajadzētu pakļauties šai vēlmei mainīt to dzimumu, jo tas ir smagas operācijas un ļoti, bieži, bet katrā gadījumā nevienmēr tas dod noteikto rezultātu, izrādās, ka nemaz tā nav bijis vajadzība. Es tikai vēl gribu pieminēt, ka, lūk, šī patreizajā tā saucamā dzimuma brīvlaišana, kad šī seksuālais kā galvenais ir cilvēka uzvedībā, kad tā ir ļoti monogāmai un demokrātijai bīstama lieta, jo kopš var brīvi izvēlēties, radīt bērnus vai ne, cilvēki bieži atsakās no tā radīt bērnu un vai radīt tikai nedaudz. Turklāt arī dažas vēl īpatnības, teiksim, kā Ķīnā, Korejā, Indijā, kur zēns ir prioritāte, tātad, ja var noteikt jau dzimumu embrioģenēze, tad, ja ir aizmirsusies meitenīte, tad to grūtniecība ir pārtrauc un veselas lielas grupas cilvēku, kurā tikai pārsvarā ir zēni, trūks meitenītā, kas rada visai bīstamu sociālus pretendentus. Lūk, ļoti seičas, es atceros, ka bija ārzemju viesis. Lūk, te ir viens no Pasaules veselības organizācijas rekomendācijām, kā ir jāaudzina bērni. Tad, ja mēs uzskatām, ka ļoti svarīgi ir ģimenes audzināšana, lai bērns apzinātos tālāko savu dzīves ceļu, kad viņš sasniedz dzimumkategoru, kad viņš veidos ģimeni un tā tālāk. Bet mēs redzam, ka šeit arī mums ir pieņemt, kā ir noteikums, ko tad jau no bērnu tādas vecumā bērnu uz seksualitāti virzīt, attīstīt viņam seksualitāti. Un tad jau 9 gadu vecumā visu par seksuālo dzīvi, par seksuālo transvestīnu, kad viņam vēl šis periods nebūtu tas īsti saprat to vietu. Un šeit jau par dažādām orientācijām, bet par tām dzimumu seksuālām orientācijām jau ļoti agri sāk bērniem stāstīt, ka tāda lieta ir, man laiks iedzināties, bet tas ir visai apšaubāmi, ka tas būtu tas jāzina, bet par to, ka ģimenes audzināšana, ka ģimene jāveido tā tālāk, tajā netiek teiks nevārds. Ļoti lūk šī seksualitātes uzsvēršana, manuprāt, tā lielā mērā ir uz neizstrādātās latviešu terminoloģijas pamatā, tulkojot burtiski no angļu valodas, kas seks nozīmē citu dzimumu tieši kā tādu. Tas dodēja šīs pārstāvības. Tas pats arī ir ar šīm seksuālām orientācijām. Uzskatā, ka lūk tajā par
sociālo dzimumu, ka dzimums tad var mainīties vairākas reizes dzīvē, pēc mūsu iegribuma visu kaut ko tādu, bet ja ir runa par, teiksim, orientāciju, tad to apgalvo, ka tas ir nemaināms, ka tas ir iedzims un tā tālāk. Bet ir pietiekami daudz pētījumu, kas parāda, ka ir, protams, arī iedzimti noteiktas šīs te orientācijas novirzes, kā teicu, kurai pazīmē tas var būt, bet tas, ka tas ir kļūst par diezgan tādu bumbu, ar noteiktu sociālo orientāciju cilvēks, kuram nav tas nemaz bioloģiski noteikts. Un te mēs nonākam pretrunā, ka šī orientācijas novirzes tiek uzteikt, tās ir nemaināmas, ka tās ir iedzimti noteiktas, bet normāli dzimumu, ka to mēs varam mainīt, kā mēs gribam, vīrietis vai sieviete. Es tā skatos, man ir jānoapaļojās. Ko vēl var pateikt, kad ļoti populāra šobrīd kļūst tieši šī sociālā uzsvēršana. Sociālā uzsvēršana, sociālais ir svarīgāks par to bioloģisko. To bioloģisko tad var sociāli pārveidot laust. Es mazu tikai tādu salīdzinājumu ar to, kas bija padomju laikos, kad bija tā saucamā sempiriskā ģenētika, kad arī uzskatīja, ka tas, kā mēs iegribamies, tā mēs varam mainīt cilvēka dabu, arī dabas objektus, kad galvenais ir sociālais un tad ir bioloģiskais. Tikko bija pirms dažām dienām filma televīzijas mūsu pirmajā programmā par to, ka eigēnika ir ļoti bīstama un kad tas ir gēnu vārdā, kad gēni ir tie, kas, ar kuriem aizbildinās, veicot dažādas šīs te sociālās, jau tā teikt, aktivitātes. Bet tur tā filma beidzās ar to, kad apgalvo šīs filmas oponenti vai beigotāji, kuri oponē ģenētiķiem, ka vispār gēna tāda nav. Tas bija arī visiem kaut kā saka ideja pamatā, ka gēna nav. Mums visiem pazīstamais profesors Mauriņš 48. gadā arī rakstīja, ka faktiski nav cīņas starp sempirisko ģenētiku un klasisko ģenētiku. Zinātnes strīds, bet tas ir ideoloģijas strīds, un kad stiprākā ideoloģija uzvar, un tas tās tad arī viņa uzskati būs tie, kas noteiks, kā attīstīsies tālāk sabiedrība. Šie te sociāli antropologi lūk saka, mums ir jāpiekrīt, ka nav tikai cilvēki visi ar bioloģiskām pazīmēm, cilvēku sabiedrībā ir arī grupas, kuras ir sociāli veidotas, teiksim, kā Eiguti vai Hidžrai Indijā, tā ir tiešām sociāli veidoti. Bet vai tas ir tas, uz ko mums vajadzētu, tad šeit es gribu uzsvērt to, ka mūsu sociālās iegribas dažkārt nerēķinoties ar bioloģisko var būt visai bīstamās. Kādreiz Eģiptē šis te tuviradniecīgās laulības tikai ģimenes starpā izmirā pēc 2-3 paudzēm. Un kādēļ mums, runājot par dzimumu, liekas, ka tas ir kaut kas atšķirīgs no tā, kā, ja mēs nepildām tās vajadzības, ko mums daba liek, vai mūsu dzīvības pastāvšana liek. Mēs, teiksim, varam arī baudīt ēdienu paudas dēļ, bet kaut kādas surogātas es nenodrošina mūsu dzīvības funkcijas. Tad to mēs redzēsim pēc nedēļas, pēc mēneša, pēc gada, kad šis cilvēks aizies bojā. Bet to, ka ja mēs atkāpjamies no šīs te pamat vajadzības radīt pēctečus, jāsaka, vai regulēt šo te pieņemt kaut kādas, tas mums būs pēc paudzēm. Ar to mēs nerēķināmies. Šeit ir arī tas, ko mums patreiz, kā saka,
pieļauju vai ko mēs varam izdarīt. Tikai jautājums, vai mums tas jādara, viss, ko mēs varam izdarīt. Šeit ir, lūk, tajā bildītē modele, jauna meitenīte, smuka, man galvot, taisīja operāciju, jo par smuku jauniekli. Pārveidoja ar hormoniem viņu regulējumu attīstību, bet neizņēma viņam dzemdi. Un viņš aprecējās ar šo te dāmu, kurai nevarēja būt bērnu, bet viņš gribēja savus bērnus. Un, lūk, viņš tātad tika apaugļots un dzemdēja 3 bērnus, vīrietis. Nu, šeit tā, mēs varam tā varbūt kā nopustēt. Bet, lūk, arī tāda lieta, kā šobrīd geju pāri, kuri grib savus bioloģiskos bērnus, viņi samaksā, nopietni jāsaka tā, kādu nabadzīgā Meksikas vai Dienvidamerikas meiteni, kurai tātad aizsūta savu sēklu, kur apaugļota, kur iznēsā bērnu un atdot šeit ģimenei bērnu audzināšanu. Es nedomāju, ka tas būtu tas dabiskākais ceļš, kā mums vajadzētu virzīt sabiedrību. Tad, nobeidzot, es gribu teikt, ka šis termīns dzimte ir aizvien vēl saglabājis savu nozīmi, kā ģenētiski pareizi izprotot pazīmi veidošanos, kuros ir gan bioloģiskais, gan sociālais, pie tam tātad bioloģiskais ir dažādā ietekmē ar lielāku, mazāku ietekmi, tāpat kā sociālie apstākļi vai vispār vides apstākļi, bet mums ir tomēr ļoti stingri nospraustas bioloģiskās robežas, kurās mēs varam iedarboties un kurās ne. Mums ir ļoti bīstami aizskart tās īpašības, tās pazīmes, kuras ir jau bīstamas vispār priekš cilvēkā tāda pastāvēšanas. Nu, šeit secinājumi, tātad šis te dzimumā definīcija tā aizvien ir spēkā, manuprāt, nav maināma. Dzimtes ieviešana katrā gadījumā nav tas veiksmīgākais pasākums. Tad dzimuma audzināšanas aizvietošana ar seksuālu audzināšanu, manuprāt, tā nav arī pareizais ceļš. Un par to būs noteikti nākamajos ziņojumos, ka šobrīd tās problēmas lielā mērā rodas ar dzimtes lietošanu tulkojumos, tas ir, kuros dokumentos ir lietots genders, un ja mēs lietojam šo te izplūdušo jēdzienu dzimte, kas patreiz pie mums ir visplašākā, jāsaka, tā spektrā pielietots, tad var būt visai traģiskas sekas. Nu, un šo te sociālo un bioloģisko faktoru attiecībā, sociālā aktivitātes, sociālām darbībām, iedarbībām vajadzētu tomēr rēķināties vai ļoti lielā mērā nepārkāpt tās robežas, ko bioloģiskā daba tomēr ir ļaus. Mēs nesam neko neatšķiramies no mūsu priekšliešiem, kuri nevarēja saprātīgi savas aktivitātes veikt, bet mēs ar savu saprātu varam arī kaut ko muļķīgu attīstīt. Paldies par uzmanību. Paldies. Paldies par interesanto ievadu. Ir varbūt kolēģiem jautājumi. Kādi? Jā, lūdzu. Man ir tas jautājums, kāds viņam vajag iekšēji indeks? Kāds jums ir jūsu citēšanas indeks? Jo es saprotu, ka varbūt dažādi zinātniskie darbi, un daži darbi varbūt arī par to, ka tu ir apēdīsi savu varene pretinieka sirdi un to arī paliks tas varens, bet jautājums ir tāds, cik jūsu zinātniskie darbi tiek izmantot un citēti ārzemēs. Kāds jūsu indeks, citēšanas indeks? Citēšanās šie te konkrēti ne, bet mani ģenētiskie darbi ir diezgan plaši.
citēt. Tas viss sanāk, šis nav zinātniskais, tas ir vienkārši. Nē, tas ir zinātniskais. Es varu arī to literatūru par genderiem un citu tekstu, ko es jau minēju. Lai es vienkārši saprastu, kā cilvēks no mālas, cik nopietni jāvērtē šīs. Es neesmu cilvēks no malas. Ģenētiķis kopš tā laika, kad vēl ģenētika bija aizliegta. Kad tādēļ man aizsūtīja uz skolu strādāt, nevis uz laboratoriju. Un es sekoju līdzi, un tādēļ Bet jūs neatbildat jautājumu. Nē, te ir, var teikt, saprot, Raipuļa kungam nav šajā tēmā par dzimumu, nav viņam publikācijas. Ir publikācijas. Tad mēs nevaram, teiksim, teikt un runāt, ka, ja zinātnieks runā par tēmu, kas ir saistīta gan ar ģenētiku, gan dzimumu, mēs pilnīgi noteikti varam runāt, ka tā ir pamatota un tā ir vajadzīga. Ne katrā šajā tēmā mums ir jābūt augstai citējumībai. Jautājums bija par to, vai jūs varat pateikt, kāds jums ir Hirša indeks. Es neskatīju. Jā, labi. Jautājums. Jūs apgalvojāt, ka poligāmija sugām ir cieši saistīta ar dzimumu dismorfismu. Tas interesē, tā ir tāda hipotētiska spekulācija, vai tā tiešām jau tāda pārbaudīta apstiprināta sakarība. Jo mums reiz nāca tāda hrestomātiskie piemēri par zirnekļu sugām, kur ir tādas dzimuma dismorfismas un daudz lielākā mātība pēc populācijas apēra tēviņu un vēl citas šīs lietas. Tur tiešām ir tāda ciešā saistība ar poligāmiju. Vai tas ir tikai pieņēmums? Ir ļoti dažādas dzimumu attiecību formas. Ir arī hermafrodīti, par kuriem es runāju, teiksim, kur vienā individā ir abi dzimumi, bet tie ir spējīgi radīt pēctečus cilvēkam. Tas nav tādas sugas, kuras mazkustīgas, kurām ļoti šī ziņā varbūt atrast. Par poligāmiju tas ir ļoti pamatoti, tas ir daudz pētīts, ar to sākot ar Darvina sugu izcelšanos, kur viņš pierādīja dzimumu izlases ļoti svarīgo lomu sugu veidošanās procesā. Bet nav tikai monogāmiem arī nav tā, ka viņi visu mūžu kopā būtu un visu mūžu tikai radītu vienus un tos pašus pēctečus. Ir pētīt ar žubītes monogāmās, kuras pārošanās laikā tēviņš aizlido uz citu līdzu, apaugot citu mātītu vietu. Viņa mamītes atnāk no citas līdzas tēviņš, bet mazuļas viņa audzē abi kopā pēc tam un dzīvo visu mūžu kopā. No dzīvniekiem, teiksim, ir lapsas, tur āpši un tās, kuriem neatšķirās, tie ir monogāmi. Cīdītē nav tik daudz šo te monogāmo kā putniem. Putniem ir daudz izteiktāk šī te monogāmi. Tad ir ļoti dažādas attiecības. Teiksim, jā, zirnekļiem ir skorpioniem, pēc populācijas mātīt apētēji, bet tas ir bioloģisks pielāgojums, lai būtu varībās vielas, tā teikt, to mazuļu attīstībā vai to oliņu attīstībā. Tas ļoti sarežģīgi pielāgojums, bet nevajadzētu domāt, ka ir dabā dažādās parādības, kas ir, bet tās visas parādīsies cilvēki. Jā, paldies, tas laikam tieši tas, ko es gribēju uzzināt, jā. Jā, vēl ir kādu jautājumu? Jā, tad uz ko gada pētījumiem šis viss balstās, ja tas nav jūsu temats? Tas balstās uz visu to literatūru, kura patreiz ir apritē. Tieši par to dzimuma veidošanos, par hormonālo, par identitāti, tie ir pēdējo gadu pētījumi, eksperimentāli pētījumi, ne tikai apspriešana, bet, teiksim, šie te par to dzimti, kas ir, teiksim, tur ir tāda Hamstrēmas grāmata, kas ko izplata skolas un tā tālāk jauniešu grupu veidošanā, tur ir, tās
es teiktu, muļķības, kas ko maz bērni grib uzspiest jāskatā. Kādas muļķības grib uzspiest? Daudz? Kādas muļķības? Jo pieņemsim tos, ko jūs paezat, kā bērnus jāmāca masturbēt, Sofija, tā ir paša, ja aiziet uz to linku, ko jūs rādījāt, un izlasīt tiešām to tekstu, gan angļu valodu, gan krievu valodu, latviski, es nezinu, vai šeit tulkots, tad tur būs pateikts tā, ka ja bērnam rodas par to jautājums, tad viņam jāizstāstā, kas tas ir, bet nav tā, ka viņu jāmāc masturbēt. Tas jau ir nebija teiks. Tad bija. Lūk, šeit ir apakšā, variet. Jā, es tieši par to es tā saku. Jo es esmu citīgi izlasījusi un tieši meklējot par to, ka visu laiku saka, ka valsts piepēsta, lai mācītu masturbēt, ka bērniem kā piedzimst uzreiz viņam par to jāstāsta. Nē. Ja viņam pēdās jautājumi, viņam par to atbild, bet atkarība no tā, kurš ir vecums, stādījumā Šis jautājums pirms 3 gadiem tika pacelts arī Eiropas komisijā, tāda Estrela no Portugāles ierosināja pieņemt lūk šo te programmu. Viņa atsūtīta Latvijā, Latvijas tulkota, un viņa iesniegta arī mūsu izglītības ministrijā, kā paraugs, kā vajadzētu mums veidot programmas, mācību programmas. Jā, es saprotu, ka jums ir individuālais, varbūt aprunāsimies pēc tam. Es domāju, šis ir, jūs varat pēc mūsu sanāksmes varat to diskutēt, cik ilgi. Rakstiem, uz kuriem pētījumiem balstās jūsu ziņojumi. Jā, te jau tika rādīta monogrāfija, kurā ir par dzimumu veidošanu. Viens, kur es sākumā jau minēju, kā tas ir balstīts, tā kā tā ir, es vēlreiz varu atkārtot, nosaukt to tātad tas ir dabas zinātnes un pedagoģija, monogrāfija, kur ir Latvijas Universitātes akadēmiskais apgādes izdevis 2014. gadā. Jūs varat arī iepazīties un apskatīties, kas tur ir. Man ir viens jautājums, jūs minējāt labi sākumā par šo dzimumu dalīšanos un hormonālām sistēmām, kas to visu ietekmē. Ir dzimumu hormoni, kas ir cilvēkiem, ir augiem hormoni, ir dzīvniekiem hormoni, katram šī hormonu sistēma, kas atšķirās. Vai bez šīs hormonālās sistēmas vēl ir kas, teiksim, kādi ķīmiskās vielas, kas papildus, teiksim, stimulē šo hormonālo aktivitāti vai tieši otrādāk bremzē? Jo visās organismu sistēmās un šī dzimuma un vairošanās sistēma ir ļoti sarežģīta, un tāpēc cilvēks un dzīvnieki ir izdzīvojuši tās paaudzes un tie indivīdi, kas šo ir saglabājuši. Un visās, teiksim, enzīmu sistēmās, kas pat labāk pēdējos 10 gadus, kas ir pie dažādām sistēmām, ir 4-5 svarīgi enzīmi, kas strādā tad, kad viņi ir kopā. Vai, teiksim, nāk 3-4 enzīmi un dažas ķīmiskās vielas, kas piedod to aktivitāti vai tiešām nobremzē. Vai ir kaut kas bez šiem hormoniem, hormonālās sistēmas, kas vēl citi, kas ietekmē? Ļoti jau tuvu ir testosteroni un estrogēnie hormoni. Un pārējot no viena uz otru nosaka tāda aromatāze ferments. Un lūk, cilvēkam iespējams, kad dažādi nelabvēlīgi apstākļi, kur ir pētījumi, kad fenobarbitāli, ja tos lieto rūpniece, tad ietekmē pareizo, jāsaka, attiecību šo te hormonu veidošanos, jo ir gan vīrietim neliels sievišķo hormonu daudzums, gan sievietei vīrišķo. Bet tas līdzsvars tiek noteikts kā šīs te aromatāzes aktivitāti. Ja uz to iedarbojas šie te fenobarbitāli, tad var būt novirzes jau tajā dzimuma identitātē. Varbūt vai transseksuālisms vai homoseksuālismas tieksmes. Un ļoti uzskatāms piemērs, teiksim, Amerikā, kur lieto daudz
pesticīdu, ir tāds atrazīts pesticīds, un tur ir veseli rajoni, kur vardē tēviņi pārvēršas par mātītēm. Varbūt ne visi lielai daļai viņiem vispār sabojāts dzimums, nav dzimumu nekāda. Arī ir defekti citi, teiksim, tur kājas sašiltas, 6-8 kājas. Tātad, lūk, šie te fermenti ir ļoti jutīgi, un viņi var tiešām būtiski ietekmēt. Tādēļ arī, varbūt parādās šobrīd arī vairāk varbūt dažādas novirzes, kurās agrāk nebija, ka te bija tās ķīmijas tik daudzi, bet te vēl ir daudz darba. Labi, paldies! Paldies!